coming up, he's 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 coming up. It's there. Sveiki, Superkausa draugi! Esmu Linda. Par spīti mākoņainiem rītam Superkausas Dobeli atvedis sauli. Superkausa 3. posms šodien, 17. jūnijā, risinās Dobelē, ceļa ēzeļu trasē. Nes kurš uzvarēs un kurš paliks ēzeļos? Čau! Nu kā pirmais brauciens? Normāli. Kāds ir normāli rezultāts? Kāds? 16. Un kāds būs otrais brauciens? Labāks. Labāks. Apsoli, ja? Jā. Labi, nu tad cerēsim tur mīkšķis. Kādi rezultāti pirmajā braucienā? Pirmā braucienā rezultāti diezgan slikti. Kādi? Pēdējais sanāca kritiens un aizkavējās. Mazliet papildījās. Otrais būs labāks? Ceram. Rezultāti pirmajā braucienā? Čau. Rezultāti slikti. 17. laikam. Atkal nokriti? Nē. Nevarēja pabraukt, nebija spēka. Čau. Čau. Gatavojies otrajam braucienam. Jā. Kāds bija pirmais? Tā, vidēji. Vidēji. Labi, neslikti. Kurā vietā bija? 12. man liekas. Tad jau otrajā būs labāk. Jā. Labdien! Kā šodien Superkausas patīk? Jauki. Jauki? Kā ir labāk kā cits posms? Viss ir forši. Kurš ir jūsu favorīts? Mans dēls. Kurš tad ir jūsu dēls? Gatis Gruntonis. Labi, tad vēlēsim viņam veiksmi. Un tad jau noteikti tiksimies pēc otrā brauciena. Paldies! Kā šodien patīk motocross? Super ideāli. Kuras komandas fani tu esi? Īstenībā visiem, tāpēc man ir, kas mīl motocross puiši. Varbūt ir kāds viens īpašs? Nav, šeit viņš nebrauc noteikti. Labi, tad veiksmi visiem taviem favorītiem. Visiem braucējiem veiksmi. Paldies! Čau! Labdien! Ko Superkausā dara zemessardze? Reklamējam sevi. Aicinam zemessardzē jaunus domu biedrus. Tas tā, lai motocrossisti met pie miera savu darāmu. Nē, tieši otrādāk apvieno. Apvieno. Vakarā pulciņu zemessardzē. Tieši tā. Es ceru, ka tas puisis negriezīsies pret mums. Kāpēc jūs to darat? Kā, lai nebūtu putekļi? Nē, nu es jau saprotu, bet varbūt skatītāji ne. Nē, nu tas ir labi. Un cik bieži jūs to darat? Sacensību laikā, cik uzspēja. Brīvais brīdis, tā lieta. Yeah, hello. What's your name? Dovida Skarka. Oh, where are you from? Lithuania. And you are from team Sumata? Yeah, Sumata. And which group you race? Juniors, 85cc. And your first race, how it was? Yeah, it was good. I get a good start and I finished first. Kā šodien rezultāti? Var daudz labāk. Var daudz labāk. Tev vēl būs iespēja labot viņus? Vienreiz, jā. Vienreiz. Kā tad šodien ar rezultātiem? Pagaidām labi. Pagaidām, kurā vietā esi? Tagad pirmajā kvalifikācijā tik lūdzu negāja, 3. bija. Tad tā, bišķi saņēma savu rokās un sanāca tagad. Labdien! Labdien! Es tā dzirdēju, ka esat namatēvs. Jā, es te saimniekoju pa visu šito teritoriju. Veselu nedēļu strādājām, lai te varētu kaut kas notikties. Lai uzņemtu viesus. Jā, un tu joku pēc uzlaidu. Neveiksmīgi. Labdien! Sveiki! Kā jums šodien patīk Superkausas? Vienkārši superīgi. Superīgs. Jā, kā vienmēr. Par to nešaubos. Šeit strādājot ir arī kāds savs favorīts. Jā, protams. Mana klases biedra dēls brauc. 222. numurs. Sveiks! Ko tu dari Superkausā šodien? Es skatos macīšiem. Vai ir kāds, par ko tu fano šodien? Jā, tas ir kaķis. Kaķis? Jā. Viņš arī šeit brauc? Jā. Labi. Čau. Kādi tev šodien rezultāti? Priekš sevis ir kā ir ok, bet varēja labāk arī vismaz otrajā braucienā. Bet sanāca tur mociņi drusciņi. Ķibelītes, tāpēc nebija tā, kā gribētos, nesanāca. Mums bija iepriekš tāds fans, kas teica, ka fano par kaķīti, un es tā ilgi domāju, par ko, tad parādīja. Vai daudz tev sauc par kaķīti trasē? Par zaķīti. Par zaķīti. Zaķāstiņas, jā.
noslēdzies, tad kādi mums ir gala rezultāti? Trešais, perfekti. Perfekti. Start neizcēl, bet saņēmos un nobrauc kā nāks beidzot. Tik trīniekā. Jā. Un kāpēc ne otrais vai pirmais? Bišķi jāpatrenējās vēl. Nu re, diena gandrīz galā. Kā tad ar rezultātiem? Nu vidēji. Īsti neapmierina, bet, neko darīt. Sveiki. Visu izskraidīju, lai tikai tevi atrastu šīs intervijas dēļ. Es maskējos. Kāda tā? Slikti rezultāti šodien? Nē, šodien ļoti labi ir. Labi, nu kādi? 6. vieta kopērtā. O, 6. esi? Jā. Kāds notikums? So, congratulations, you are the first. Yeah, thank you. How do you feel? Good. In a second moto I wasn't so tired because it was only 5 laps and not very much. How tough was your opponent? Oh, it was like not very tough. I had the first start and they passed me in one corner. I was third and I passed them again and I was first and I was riding first all the time and I finished first with 5 seconds gap. Nu ko, noslēdzies ir šis lieliskais dobels pasākums. Kādi rezultāti? Kopā 4. Nu, ļoti labi. Bet varēja labāk. Tu jau vienmēr saki, ka var labāk. Sveiks, Kārlī. Pagājušais viss izpurināja, kā šodien gāja? Negāja tik lūdīgi. Tur ir višķi. Tā, startiņš nesanāca 2. Puteklis nenormāls trasē, grūti apdzīt bija. Tā aizkabājos līdz 2. Būtu bišķi pietrūkt būt 1. Nu, kādi bija jaukākie momenti šodien? Jautrākie? Jautrākie, jaukākie. Jautrākais bija tas, kad nosprūda 2. aplī pakaļējie bremži, aizmugurēji. Tu dikti smējies noteikti? Nenormāli. Nē, bļaustīties, bļaustījos, bet smēties es nesmējos. Jā, un tad sāk no pēdējās un reāli viena vieta tikai uzcīnīja uz augšu. Nu ko, atkal apsveicu? Jā, atkal. 4 tās diezgan pozitīvs skaidrs mūsu komandai, vai ne? Jā, baigi labi. Es īstenībā gribēju uzteikt individuāli Kārļa Melnārs sniegumu, 2. vieta, Harijs Ugraževs 3. vieta jauniešu klasē, Dovidas Karka uzvara junioru klasē un arī Ralf Reinfeld 4. vieta kvadrpro klasē ir ļoti labs sasniegums komandai un esam ļoti priecīgi par 4. vietu komandu ieskait. Superkausa 3. posms putekļainajā un vējainajā dobelstrasē ir noslēdzies. Tagad uz Skandavu 26. augustā.